Un sadarbība arī ar valodas ekspertiem, vai tā vispār notiek, ko internetu mediji var darīt lietas labā, lai latviešu valoda gan skanētu, gan arī būtu labi rakstīta šajos medijos. Un diskutēsim mēs šoreiz ar Jāni Celmiņu, sportcentrs.com galveno redaktoru. Jānis, sveiki. Sveiki. Andri Kārkuvalku, Delfi Plus redaktoru. Kā arī Evelīnu Zilgavi, Latviešu valodas aģentūras galveno lingvisti. Sveicināti. Artūrs Krastīņš, kur jau mēs iepazinām no iepriekšējās pusstundas, viņš arī šodien sniegs vairākas padomas par to, kā tad notikt sadarbībai tālāk arī ar Valsts valodas centru. Un arī Ieva Kraukle, Valsts valodas centra terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminoloģe. Sveicināti. Tā, sāksim mēs ar medijiem. Cik viegli jums ir strādāt un kā jūs vairāk pievēršat uzmanību, lai strādātu ar saviem autoriem, lai tā valoda tomēr būtu laba. Es joprojām lietoju labi, nevis teicam, līdz teicamam, līdz ideālam mums vienmēr ir jācenšas. Lai tas viss strādātu un lai lasītājs un klausītājs un skatītājs būtu apmierināts. Jāni, varbūt, jā? Jā, man liekas, ka šodienas laikā jau ļoti daudz vērtīgu lietu izskanēja un droši vien, ka izskanēs vēl. Runājot par sportcentrs.com portālu, tad mēs esam mēdījis, kas dod iespējas strādāt un darboties daudz jauniešiem. Un tieši esošiem studentiem, topošiem absolventiem. Un tomēr jāsaprot, ka sports tā ir specifiska lieta. Un, nevar teikt, ka mēs, teiksim tā, pilnīgus iesācējus un dodam viņiem, teiksim, tā platformu darboties, bet es gribētu teikt tā, ka tie pirmie testi, kas tiek veikti, lai viņi kļūtu par sākotnēji par ārštata autoriem, viņi ir tādi, es teikšu, stipri virspusē. Viņi varbūt varētu būt nedaudz dziļāki, gan pareizrakstības ziņā, bet tāpat laikā, tā kā tie arī izskanēja iepriekš, man liekas, no Latvijas radio kolēģis puses par to, ka savā ziņā jau tas laiks ir ierobežots, un mēs arī neesam nekāds inkubators, lai mācītu pamatus un tam līdzīgi. Pamatlietas mēs norādām, protams, autoriem uz lietām, kas ir jāievēro, aicinām viņus apgūt pašmācības ceļā to visu, bet tāda centralizēta apmācība būtībā notiek individuāli. Delfos drusku citādāk ir vai līdzīgi? Delfos ir šie divi dažādi aspekti. Viens ir, mēs esam tas medijs, pie kura vēršas krīzes situācijās, attiecīgi mums jābūt pirmajiem precīziem, korektiem. Un šajā aspektā, piemēram, izvērtējot, kas tas par notikumu, visbiežāk, ja tā ir pēkšņa traģēdija, tad var būt gadījums, kas ir tas klasiskākais piemērs, ka tad var būt gadījums, ka sākotnēji tiek palaists viena žurnālista uzrakstīts un palaists teksts, un tikai pēc tam pieslēdz šis te 4 acu princips. Lielākoties 4 acu princips tas ir izlasa pats žurnālists, izlasa vēl kāds vismaz, ir lielākā daļa ziņa. Bet tad ir tas otrs aspekts, kur ir analītiskie raksti, pētnieciskie raksti, stāsti, stāstniecība. Tur jau redaktoram ir vairāk laika, autoram ir vairāk laika, un šos rakstus lasa arī korektors. Un es zinu, ka internetu vidē tas pagaidām nav bieži izplatīts, ka korektors var arī lasīt rakstus, un turklāt jāņem vērā, ka internetu vidē portāla darbs sākas ļoti agri no rīta un beidzas pēc pusnakts. Arī korektoram ierobežo darba laiks, kurā viņš nepārlasa, pat ja tas raksts būtu būtisks. Attiecīgi ir vienmēr mēģina atrast kādu vēl strādājušo žurnālistu, tad 4 acu principu mēģina ievērot, ja tas ir būtiska ziņa, kas var daudz ko ietekmēt. Viedokļu rakstos arī šis princips tiek pielietots? Viedokļu rakstos to vienmēr pārlasa redaktors, korektors lasa attiecīgi Delfi Plus sadaļas viedokļus, jā. Jāni, jūs korektoru izmantojat? Nē. Mums ir tātad maiņu darbs, kad pilna laika redaktors, kurš tātad konkrētajā brīdī strādā konkrēto maiņu, viņš tātad pieskat arī šos ārštata autorus, jo mums lielu daļu darba veic tieši ārštata autori, kā es minēju, daudz gados jauni cilvēki. Un arī šis 4 acu princips būtībā tiek ievērots diezgan strikti, ne uzreiz, bet līdzīgi kā arī kolēģis minēja,
tiek nopublicēta pirmā ziņa, un tad jau teiksim, tā, viņi ir aizgājusi. Ja kļūdiņas ir, tad viņas, mēs cenšamies ievērojot tādus pietiekami lielu operativitāti, tas mājiņas cilvēks tās kļūdiņas salabo. Un jūs salīdzinoši ātri arī spējat rēģēt uz lasītāju, teiksim, iesūtīto un reakciju, ka kaut kas nav pareizi. Ja? Jā, pilnīgi noteikti. Mēs to arī noteikti ievērojam. Mums tā komentāru sadaļa, kā es saku, ir vēl viena satura vienība savā ziņā portālā, jo tas mūsu lasītājs ir, es gribētu teikt, ka zinošs tajā pietiekami specifiskajā lietā, kāds ir sports. Un, sportā mums jāsaprot, ka tā ziņa, kas notika, ka tas notikums, kas beidzās pirms minūtes, pēc 10 vai 15 minūtēm, tā vairs nebūs ziņa. Sportā būtībā tiešraidē jau ir tā ziņa. Un tad, mums tas pozicionējums būtībā ir tāds, ka minūte pēc fināla svilpas mums jābūt jau rezultātam iekšā. Tā kā tā operativitāte mums, protams, ir primārais. Un līdz ar to tās kļūdas kvalitāte, protams, līdz ar to krīt, bet es saku, tas 4 acu princips, mēs viņu cenšamies ievērot. Un, kā jūs arī pareizi palabojāt, tad pieminējāt, komentāros lasītāji ļoti aktīvi palabo tās kļūdas un norāda tām. Bet pirms kāda laika, tieši runājot par lasītājiem un komentāriem, mums tur bija tāda pamatīga diskusija, kā tad pareizi būtu latviski jāatveido skandināvu dažādu uzvārdu sportisti. Ja? Un tad tur tādas vienprātības nebija nemaz, ja? Vai Kāšons vai Karlsons tomēr. Ja? Mums ir kolēģis viens, kurš diezgan strikti šim pieiet, un viņš izglīto arī redakciju savā ziņā šajā ziņā. Un, jā, tur Zviedri, Spāņi, Francūži, mēs zinām, jā, tie uzvārdi, viņi ir sarežģīti latviskojami. Un tur, protams, bieži vien nonāk varbūt līdz kaut kādām pilnīgām galībām, un dažiem šķiet, kā var būt no Karlsons, Kāšons. Ja? Bet pēc rakstības, pēc visiem noteikumiem tā tas ir. Jā, tad šādas diskusijas arī rodas. Lasītāji tur par to diskutē. Atgriezniskā saite jūsēm. Jā, papildinot par atgriezenisko saiti, viens ir komentāri, arī e-pastus sūta. Kā minēju iepriekš, ka radio raidījumos zvana, tad mums ir šī iespēja ar pogu kombināciju paziņot par kļūdu, iezīmējot tekstu. Tas ir ļoti populārs veids, kā ziņot par kļūdām. Arī pēc tam, kad ir izlasījis pats rakstītājs, redaktors un varbūt vēl kāds žurnālists, joprojām bieži kaut kas netiek pamanīts, tīpaši, ja tas ir, tiek operatīvi vēl tā ziņa papildināta. Un tieši sporta tiešraižu, teksta tiešraides ir tās, kur tās kļūdas mēdz būt visbiežāk, visparastākās pārrakstīšanās kļūdas, burtu trūkums ir klasika, no kuras ir ļoti grūti izvairīties. Un tā atgriezeniskā saite arī ir tikpat tūlītēji, un tikpat tūlītēji mums ir iespēja to labot. Pat tādas sīkumus pamana, un ir arī attiecīga reakcija. Iesim tālāk. Latviešu valodas aģentūra. Ko var lietas labā darīt, un varbūt par tādiem pozitīviem piemēriem, kur kaut kas jau notiek, kāda sadarbība, un varbūt kur vēl var roku pielikt? Jāteic, notiek visu laiku. Par sporta centru man jāteic visu cieņu jūsu darbiniekiem, jo ar atveidi sporta centrā un citos sporta portālos, starp citu, ir ļoti maz raižu. Reizēm ir kādi strīdi, tad mums piezvana, pajautā, un tad mums ir jāizšķir. Bet ar sporta centru tiešām man jāsaka visu cieņu darbiniekiem. Tiešām. Es tiešām abrīnoju, jo tas, ko Jānis arī minēja, tas lielais ātrums, kādā ir jāstrādā, tas vienmēr paģēra kaut kādu nenormālu lielu fokusu, uzmanību, un tas paģēra ļoti, ļoti spēcīgu kognitīvu darbību. To es kā valodas konsultanti, kurai arī zvana un ātri ir jāatbild, to es zinu, ka pēc 6 stundu nostrādāšanas pa telefonu es vairs daudz ko izdomāt nevarēšu. Un, protams, gan no Delfiem, gan no sporta centra, gan no citiem sociālajiem mēdījiem mums gan zvana, gan raksta. Un vienmēr jautājums ir aktuāls, protams, tūlīt šeit, tagad, momentā. Un cik vien iespējams, ja ir runa par kādiem terminiem, tad, protams, mēs uzreiz sazināmies arī ar Valsts valodas centra kolēģiem, vai reizēm es vēršos pie paša Baltiņa kunga kā terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja, jo viņam ir fenomenāla atmiņa arī uz dažādiem protokoliem, vai kaut kas ir pieņemts tāds konkrētais termins, ja es nevaru atrast tīmekļu vietnē. Bet jāteic, ir ļoti liels prieks vienmēr, kad mums arī piezvan un saka, tā, te zvana no
tāda portāla, te zvana no tāda portāla, un es jau uzreiz mobilizējos un saprotu, ka lieta nopietna, jo es dzirdu, ka man starp citu arī ieraksta. Jo acīm redzot, ir arī strīdi savā starpā redakcijā, un man ir jāatbild arī par katru vārdu, ko es pasaku. Un, jāteic, ka sadarbība, manuprāt, patiešām notiek visu laiku. Vismaz es to jūtu. Protams, tajā brīdī, kad kāds saniknots lasītājs mums atsūta ekrāna uzņēmumu ar neveiklu virsrakstu, un saka, kā kaut ko tādu vispār var publicēt, kur skatās Latviešu valodas aģentūra un kā vispār kāds tāds cilvēks var strādāt. Es ļoti labi saprotu, kāpēc šī kļūda ir radusies vai ir neveikla vārdu secība, jo tas ir bijis ātrums. Un to, ko es bieži arī pamanu, droši vien dažādos arī sociālajos mēdījos, ka virsraksti tiek palaboti pēc tam. Jo ir pirmais ātrais virsraksts, un tad es redzu, ka tas ir izlabots, jo ir kaut kādas problēmas tajā bijušas. Vienīgais, ka internetu lietotāji ļoti naski un parasti ekrāna uzņēmumi jau ir safotografēti, ielikt Twitterī un citur, lai pasmietos. Bet es neapskaužu žurnālistus patiešām. Bet tieši ar Sporta centru tā lielākā sadarbība sanāk, vai ir arī citi mediji, kas izmanto? Ļoti dažādi. Es nezinu, vai ir korekti saukt. Jo, manuprāt, es varētu saukt visus. Gan tie ir ne tikai interneta mediji, protams, arī laikraksti, gan šeit, kas ir bāzēti Rīgā, gan arī reģionos, gan arī starp citu, arī radiostacijas reizēm piezvan un pajautā. Un nereti tie patiešām ir strīdi kolēģu vidū. Un tas man patiesībā raisa tādu, varbūt pat, jāsaka, godīgi prieku. Jo, ja strīdas par valodu, tā ir svarīga. Tātad cilvēkiem tas ir būtiski. Tas nav, kā teica Dita, pa lielam vienalga. Ja? Mēģināsim pa lielam vairāk nelietot. Jā. Artur, tagad nošķirsim nedaudz arī aģentūru no Valsts valodas centra. Kur ir tā lielākā atšķirība un ko tad var jautāt centram un kas ir aģentūras, teiksim, pārvaldībā? Lielākā atšķirība ir tāda, ka Valsts valodas centrs konsultē privātpersonas, valsts iestādes, Eiropas Savienības iestādes tieši par terminoloģijas lietojumu. Savukārt, kad mēs saņemam jautājumus par īpašvārdu atveidi latviešu valodā vai arī par vienkārši latviešu valodas normām, tad mēs parasti, protams, pāradresējam jautājumus Latviešu valodas aģentūrai. Reizēm ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas vai nu ir robežu gadījumi, kad ir paralēla formas iespējams un tā tālāk, bet kāda paralēla forma nav iegājusies un tā tālāk, tad mēs arī pāradresējam jautājumu Latviešu valodas ekspertu komisijai, kas ir Valsts valodas centra pārziņā. Un tad tur jau spriež tālāk ekspertu komisija par to, vai būtu kaut kas maināms attiecīgajā normā vai nē. Bet tīri par konsultatīvo atbalstu es varētu dot vārdu Ievai, pastāstīt smalkāk. Jā. Runājot varbūt tieši par mediju, varbūt tādu, cik medija aktīvi uzrunā Valsts valodas centru, varbūt tādu konkrētu statistiku vai kādu apkopojošu komentāru būtu tā grūti minēt, bet noteikti mēs arī saņemam šos jautājumus. Tur gan jāsaka, daļa jautājumu ir tādi, ko tiešām var jau pārvirzīt Latviešu valodas aģentūrai. Tie ir gan par gramatiku, gan par kādām stila lietām, bet šeit varbūt viens no aspektiem, kurus gribētu izmantot arī izdevību un vairāk akcentēt tieši terminoloģijas jautājumu kontekstā, varbūt ir tieši tas, ka nereti varbūt, kā jau arī diskusijas pirmajā daļā izskanēja, nereti varbūt ir pat tādi nezināšana, kur ko meklēt un kur kas ir pieejams. Līdz ar to šeit arī varētu uzsvert, kā mēs vairāk sniedzam tieši konsultācijas terminoloģijas jautājumos, tad noteikti vēlreiz mudināšu, ka tie noteikti ir jautājumi, kuros pie mums var vērsties. Tāpat arī ieteiktu, protams, apskatīt, kas ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē. Arī tajā ir pieejami dažādi terminu saraksti, kuri ietver terminoloģiju, kas arī ir saskaņot un izstrādāt darba grupās. Protams, tāpat arī skatīties, kas būtu pieejams Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā. Vai tur tā atgriezeniskā saite atkal varētu strādāt šādi, ka, pieņemsim, pietiekami daudz materiāla nāk no ārzemēm, un tie ir tulkots no angļu valodas vai vēl no kādas citas valodas, un ka vienkārši mēs nezinām pat šī vārda īsto nozīmi, un tad attiecīgi vai no Sporta centrs vai Delfi vai vienalga, kurš cits medijs griež pie jums un saka, tagad iedodiet mums kaut kādu latvisko nosaukumu tam visam.
Jā, nu šeit arī jāsaka, kā jau pirmīt arī minēja, sporta kontekstā nerad šīs ziņas, viņas ir, teiksim tā, viņas ir ātras, viņas ir nepieciešams sagatavot ātri. Līdz ar to, ja, piemēram, ir kādi jautājumi par terminoloģiju, teiksim, kaut vai tajā pašā sporta jomā, jārēķinās ar to, ka varbūt tās, teiksim, latviskās atbilsmes atrašana vai vienošanās par latvisko atbilsmi var būt arī laikietilpīgāks process. Līdz ar to arī no terminoloģijas viedokļa varbūt tas mūsu viedoklis var arī prasīt ilgāku laika periodu. Tā kā, tas arī būtu tāds aspekts, kas varbūt būtu jāņem vērā. Plus vēl tam visam iedzīvināšana. Jā, protams, arī tas. Jāni, liekas, es aizmirstu tos piemērus, bet tieši sporta centrs bija radošs šajā jomā. Runājot par sportu, vēl tur dažādas terminas, mēģinot latviskot. Jā, ir jau atsevišķi termini, kurus ir ļoti sarežģīti vispār latviskot. Un sports, man liekas, ir ļoti labs piemērs tam. Un man gribās domāt, ka sporta centrs ir tāds, tā kā savā ziņā kaut kāds stila noteicējs Latvijas, tajā sporta vidē vismaz. Un, jā, ir dažādi tā uzreiz gan atmiņa nedod tādus pirmos, kas varētu būt tādi, bet bieži vien dažādi anglicismi ir, mēs esam spiesti anglicismus izmantot, jo, tā kā es teicu, ir lietas, ko vienkārši nevar iztulkot. Triple double. Jā, to ir daudz runāts, un tas ir uz priekšu nekas nekustina. Jā, vai bulītis, vai viss šīs, jā. Es zinu, ka kolēģi bieži vēršas pie Valsts valodas centra, es nezinu, cik bieži salīdzinot citiem mēdījiem. Mums tā privilēģija, ka es minēju, ka mums ir korektori, kas attiecīgi arī var atbildēt bieži vien tādiem jautājumiem, kur varbūt, ja mums viņas nebūtu, tad mēs vērstos pie aģentūras vai pie valodas centra. Tātad kompetence atļauj korektoram tikt ar šīm lietām garām. Jā, pirms nākšanas šeit es jautāju viņai, kas ir tas, kas biežāk ir varbūt jājautā, kur viņa norādīja, ka par laimi internetu resursi ir pietiekami, ka viņai nav bijis nepieciešamība konsultēties. Tajā pašā laikā, piemēram, attiecībā uz žurnālistiem, nevienmēr arī tas ir tās zināšanas, un tad dažkārt var atbildēt mūsu korektori ātrāk, atkarībā arī no darba laikiem. Dažkārt mēs zvanām un interesējamies pie institūcijām. Tulkošana ir tas lielākais tāds klupšanas akmens, vai tomēr arī tā latviešu lietošana joprojām varētu būt labāk? Es teiktu, ka gan. Jo tulkošanā, un jo īpaši tas ir uz ārzemju ziņām, kas būtu vairs jau nav tulkošana, bet tā kā pārstāstīšana vai notikuma atainošana, kas notiek pasaulē, un apkopošana, gan viens, gan otrs ietver to, ka diezgan mazā laika posmā ir bieži vien saskaries ar anglicismiem vai starptautiski izmantotiem terminiem, kuriem ir latviski. Kuriem latviski ir šī nozīme, ir vārds pretī, bet to nezina raksta autors vai tulkotājs. Un tad anglicismi šobrīd, es teiktu, stipri vien ir priekšā rusicismiem. Tas ir tas, kuri, protams, arī ir ļoti klātesoši, bet anglicismi it īpaši no tiem jaunajiem autoriem, kuri burtiski šobrīd beidz vai paralēli studē, beidz studijas vai paralēli studē, anglicismi dominē gan arī katrā rakstā, tā ir klātesoša problēma. Kāds jautājums, kas jau sen bija mums uzdots šodien no skatītāju puses par mākslīgā intelekta neironu tīklu iesaistīšanu gan ziņu radīšanā, gan, nezinu, arī varbūt pareizākā valodas lietošanā iespējams ar laiku. Kāds ir jūsu skatu punkts uz šo, vai vēl pagaidām mēs par to absolūti vēl nedomājam? Rakstu radīšanā, man liekas, es ar kolēģiem kādreiz tā joks mīlēt, vienkārši notestējām, ko viņi tur spēja, ko mākslīgais intelekts spēja izdarīt. Jā. Tad sportā izskatās, ka pagaidām vēl tik ātri tas nenotiks. Tādas salīdzinoši vienkāršas ziņas, protams, bet tā, teiksim, kaut ko lielāku kādu tēmu, skaidrs, ka nē. Jo šobrīd bijušajā Twitterī, kas tagad ir X, es skatos, tur jau tāds viens profils ir parādījies, kur viņi jau ir sākuši kaut ko latviešu valodā tieši radīt. Tiešām vēl drusciņu, un tad jau to varēs uztvert kā
pilnvērtīgu ziņu. Jā. Es gan sevišķi neesmu pētījis šo tēmu, bet man šķiet, ka latviešu valodā valodas datu ir diezgan maz pagaidām, lai varētu šādus rīkus patiešām kvalitatīvus arī izveidot. Es vispār nedaudz arī esmu skeptisks joprojām pret šo tehnoloģiju, tāpēc, ka pašlaik viņa ir kā bezmazliet modes vārds, tā kā panacēja, visur viņu mēģina piemērot un tā tālāk. Līdz ar to man ir veselīga skepse par to, kur tas tiešām izkristalizēsies kā labs risinājums. Bet cik esmu skatījies to, kas tur iznāk ārā, kāds ir tas rezultāts, man liekas, ka visgrūtākais būs cīnīties tad ar stilu. Jo labi, mēs varam iemācīt gramatiku, interpunkciju, mākslīgajiem intelektam un tā tālāk, bet stils, es domāju, ka vēl kādu laiku tur būs kaut kāds tā mehāniskā piegarša tai valodai. Tur kaut kas nebūs līdz galam. Kaut gan vienalga pie tā tiek strādāts. Latvijas Mēdīju ētikas padomes Facebook profilā, spriežot pēc visa, šobrīd tāda neliela diskusija par to, ka vairāk latviešu valodu būtu jāmāca tieši vidusskolā. Ļoti iespējams. Jautājums vienīgi, kas mums ar pedagogiem tālāk būs un vai mums to skolotāju vispār pietiks. Savukārt tiek jautāts arī, kāpēc Delfi pēdiņu vietā ar nelieliem izņēmumiem lieto vienpēdiņas, kam latviešu valodai pavisam cita funkcija. Nepratīšu pastāstīt pirmsākumus, bet vienpēdiņas virsrakstos ir Delfi stils. Tas praktiski tiek iemācīts katram ienācējam Delfos jaunajam, kas ienāk, ka mēs tā rakstām, tas ir mūsu stils tieši virsrakstiem. Nekur citur arī mēs to neizmantojam. Tas es nemācēšu izskaidrot šo iespējams sākotnēji tehnoloģisku vai racionālo kādu iemeslu, kā tas aizsākās sākotnēji. Iespējams, ka tie ir tehnoloģiski iemesli. Iespējams, ka tie ir tehnoloģiski, jā. Jā. Vēl es gribēju arī pajautāt, Jāni, arī par tiešraidēm. Speciāli zinot, ka šodien mums tā konference ir un mēs daudz runāsim, es paklausījos pēdējās tiešraides tieši basketbolu. Un ļoti dažādi ir šie cilvēki, kas faktiski ir šajās tiešraidēs. Protams, ka es varu uzslavēt Andreju Siliņu, kurš, protams, Latvijas radio šobrīd pastāvīgais darbinieks. Un tomēr, vai te ir kaut kādi kvalitātes kritēriji, vai tiešām ir cilvēks, kurš kaut ko saprot no tā paša basketbola vai no volejbola, vienalga, jā, kādas tās translācijas būtu, vai futbols, florbols, un tas ir primārais, un pēc tam tās valodas lietas, kā sanāk, tā sanāk. Jā. Par Andreju Siliņu, starp citu runāju, viņš arī sports.com cilvēks. Ilgtermiņā bijis arī kā rakstošais žurnālists pirms tam. Es teiktu, kā jau es arī sākumā teicu, tad mēs esam savā ziņā savdabīgs mēdījis. Mēs ļoti daudz dodam iespēju jauniem cilvēkiem nākt darboties pēc studiju beigām un tam līdzīgi. Un man liekas, te jau arī gan šodien izskanēja, gan pirmajā daļā, gan no rīta pusē, gan arī tagad par tiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem būtu jāmācās tā valoda. Un tad es daudz saskaros ar tiem cilvēkiem, kuri viņi interesējās par sportu, viņiem tas sports patīk, viņi tā kā gribētu nākt rakstīt, komentēt, un tad viņš atnāk un viņš saka, es tagad darīšu, ja, nākšu, komentēšu, runāšu. Ja. Mums bija komentētāji testi konkrēti, ja, un atnāk viens jauns cilvēks, un viņš saka, es gribētu komentēt hokeju. Konkrēti piemēru minu, viņš atnāk uz komentētāju testiem, un tur pavisam vienkārši viņam iedod 1/3 nokomentēt, lai vispār saprastu, vai tur ir kaut kāds potenciāls vai nav. Un viņš teica, jā, jums tur neviens neko nesaprot, neviens neko nemāk, tur attiecīgi nolīdzina mūsu zemes. Lūdzu, kabīnītē, uzliekam mēs viņam spēles ierakstu, nokomentē. Cilvēks pēc 3 minūtēm iznāca ārā un pateica, tas nav priekš manis. Lai gan pirms tam viņš ir rakstījis gan ēpastos, gan pirms tam mutvārdos teicis, ka pārliecība ir, jā. Bet, kā es teicu, tad tiešām pareizi tur esi piefiksējis, ka tie komentētāji līmeņi ir visdažādākie. Un mums ir cilvēki, teiksim, kas komentē jau gadiem, kur tiešām tā pieredze ir uzkrājusies, zināšanas ir uzkrājušās, jo komentējot sportu, ir jābūt arī tā zināšana bagāžai. Un 5, 10 gadi, un tāpat kā jebkuras citas profesijas pārstāvs, arī žurnālists vai sporta komentētājs, viņš nepiedzimst, viņš veidojās, viņš aug. Bet mēs nebaidamies dot iespēju jaunajiem, un ir ļoti daudz piemēru, kas ir nonākuši vēlāk, kā tu pats arī minēji, Andrejs Siliņš, tāpat arī mums Latvijas televīzijā ir cilvēki, kas pie mums ir sākuši, arī TV3 grupā ir cilvēki, kas pie mums ir sākuši. Tā kā, mēs esam tāds labs tramplīns jaunajiem, dot iespēju. Un tad jau lielā mērā no tā paša jaunā cilvēka ir atkarīgs, vai no tevis kaut kas sanāks vai nesanāks. Bet tas TV4, kas ir cieši saistīts ar jums, tur tie rādītāji un tā
skatītāju aptauja, ja, liecināja, ka tas diezgan zemi jūs atrodaties. Vai te kaut ko nevajadzētu darīt, jo tas tomēr ir Noteikti. viss Latvijas Noteikti. Te droši vien ir noteikti, ka vajadzētu darīt un būtu pie tā jāstrādā. Es domāju, ka komentētāji tieši, ja mēs skatāmies tieši sporta kontekstu, tad komentētāji mums noteikti liela rezerva. Un mēs tiešām maz ar viņiem strādājam, bet, kā es teicu, mēs dodam iespēju jaunajiem. Un tad jau izaug nākamie Andrej Siliņi. Jā. Andri, pieredze koncernam gan Lietuvā, gan Igaunijā. Esat kaut ko skatījušies, kā viņi strādā ar saviem žurnālistiem? Patiešām nepratīšu komentēt šādā aspektā, jo Igaunijā, piemēram, tas nozīmē arī vairākus laikrakstus. Līdzīgi ar Lietuvā, ka tie ir vairāk dažādi arī savstarpēji nesaistītas redakcijas mums, bet arī, piemēram, skatoties uz to, kā strādāt ar jaunajiem, arī zem Delfī šī lietu sarga, jo mēs esam dažādas sadalītās redakcijas, mēs kopumā esam 50-60 raksturošiem cilvēkiem, kur nāk no ļoti dažādām nozarēm. Ne visi ir beiguši žurnālistiku. Jā, kā minēju arī iepriekš, tie ir politologi, tieslietu zinātnes beigušie ekonomisti. Nāk ar dažādām pieredzēm, gan no jau medijiem, gan, piemēram, ziņaģentūras Lete ļoti daudzi, kuri tad ienes lietišķāku stilu, ir tādi, kas ir izauguši ar strādājot žurnālu vidē, kur savukārt šī pieeja ir pavisam cits, stāstniecības vairāk pieredze. Un attiecīgi nevar kaut kā izlīdzināt, izlīmeņot, bet tas, ko Delfi piedāvā, ir meklēt iespēju izaugsmai. Delfi ir arī interesēta kursu, piemēram, nodrošināšanā. Iepriekš pieminētā Rīgas laika, es aizmirsu, kā viņa bija nodēvēta, tā kā valodas virzītāja vai kaut kā tā, Guna Kalniņa ir mums arī sniegusi lekcijas. Un arī esam vērsušies pie dažādiem citiem speciālistiem, kuri laiku pa laikam palīdz vienoti parādīt kādu virzienu vai parādīt kļūdām. Un viens jautājums arī no klausītājiem, skatītājiem jau pasen iesūtīts. Un jautājums bija šāds, vai nevajadzētu tādā gadījumā rīkot mediju brokastis, kur jūs kā speciālisti arī varētu būt, un tad arī attiecīgi sniegt konsultācijas, nezinu, galvenajiem redaktoriem vai kā citādi, lai viņi būtu lietas kursā, kas tad īsti notiek, kur notiek tā valodas attīstība, ja, un ar visiem. Kā jums liekas? Darētu, nedarētu? Pirms dažiem gadiem jau bija tādas mediju brokastis, ļoti daudz arī mediju pārstāvi tur bija iesaistīti, un tobrīd vēl Dita strādāja arī aģentūrā, un tas bija tāds ļoti veiksmīgs pasākums, kuru, manuprāt, pēc dažiem gadiem izjauca Covid, jo, manuprāt, bija plānots kaut kas līdzīgs. Bet man ir jāpiebilst, kad Andris pieminēja savas vienpēdiņas, ka mēs ļoti, ļoti bieži saņemam zvanus par šīm vienpēdiņām. Jo cilvēki jautā, vai kaut kas ir mainījies, vai tagad pēdiņu vietā ir jāliek vienpēdiņas, es lasu Delfus, un tur visur ir vienpēdiņas. Tā kā mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mūs ļoti ietekmē tas, ko mēs redzam un lasām. Un te varbūt vārds vietā ir tam, ko Ilva Milzerāja minēja par Antas Rugātes ceļvārdiem, ka medijiem ir jābūt etalonam. Tāpēc tā ir tāda bīstamība, jo cilvēki tiešām, ko viņi redz, to viņi sāk uzskatīt par pareizu esam. Un medijas ir uzticamības persona. Jā, tieši tā. Kā saka, kā tagad enciklopēdijā ir rakstīts, augstticams saturs. Jā, un par to es gribēju piebilst. Un man vēl jāpiebilst, ka Sporta centrs, es pieminēju personvārdu atveidu, un mums nereti ir jāattaisno tas, ka viņiem ir pareizi personvārdu atveidi. Manuprāt, bija tāds grieķu sportists, atvainojiet, es neesmu liela sporta fana, bet bija grieķu izcelsmes sportists Cicipas, viņu rakstīja. Jā, tenisists, tieši tā, un mums arī rastīja sašutuši skatītāji, lasītāji, droši vien arī klausītāji, kāpēc viņš ir nosaukts par Cicips, tātad Cicips. Jo grieķu galotne AS, līdzīgi kā lietuviešu galotne AS, latviešu valodā kļūst vienkārši par galotni S. Un tad mums bija jātaisno tiešām sporta centra ļoti pareizi atveidotais vārds, ka tā tas patiešām ir. Un atkal jau mediji
tiek ņemti vērā, mediji, kā saka, rāda piemēru un var, protams, arī sadusmot un arī samulsināt. Un noteikti, teiksim, šādas mediju brokastis un citas ēdienreizes arī varētu būt ļoti veiksmīga sadarbība. Mums nu pat bija valodas konsultantu tāda starptautiska tikšanās, starptautisks seminārs, ārkārtīgi fantastisks seminārs, jo neviens pat nenojauš, cik daudzās valstīs ir valodas konsultanti un kā viņi strādā un cik daudz mums ir līdzīgā. Es biju tik iedvesmota. Un, manuprāt, somu kolēģiem ir tieši projekts saistībā ar mēdījiem. Viņiem ir pat Slack, ir tā vietne Slack, kur viņi apmainās ar jautājumiem, kā saka, apmainās ar viedokļiem, kā būtu labāk rakstīt, un viņi veido arī tos korpusus. Līdzīgi kā mums ir arī valodas korpus, bet viņi veido atsevišķi vēl, teiksim, jaunākos tekstus, visu laiku papildina ar šiem lielākajiem valsts mēdījiem, un viņi strādā tiešām institūts ar žurnālistiem kopā. Un, protams, tam ir vajadzīgs ārkārtīgi daudz laika, un tā ir tāda utopiska doma, bet varbūt kādreiz kaut kāds tāds projekts varētu mums rasties. Te valodas lielums nespēlē nekādu lomu, ja? Es domāju, ka nē. Nē. Ja vāciešiem būs līdzīgas problēmas kā... Es domāju, ka noteikti. Ir atšķirības, protams, tajās izpausmēs. Ir atšķirības tajās arī tradīcijās. Nu, piemēram, te pašā vācu valodā nav, teiksim, personu vārdu atveidi tik aktuāli, lai gan arī viņi medijos pielāgo vārdus. Un ne tikai medijos, es redzu arī dokumentos, kā viņi uzraksta. Tā, ka nav tā, ka Latvija ir vienīgā valsts, kurai tā ir. Un tāpat arī Norvēģi kolēģi padalījās pieredzē, ka tā ir. Un, viens no interesantākajiem piemēriem bija gan slovāku, gan slovēņu kolēģiem, gan arī skandināvu kolēģiem, gan arī lietuviešu kolēģiem par Čārlza III personu vārdu atveidi, tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka viņš ir Čārlis III, jo mēs mūsdienās visus personu vārdus atveidojam saskaņā ar izrunu ordinālu valodā, lai gan mēs zinām, ka vēsturiski mums ir bijis Kārlis Lielais. Un lietuviešiem un arī slovākiem viņiem joprojām ir Karolus. Viņi pieņēma Karols un Karolus atbilstoši lietuviešu valodā, ka šīm karaliskajām personām būtu jāpiemēro tradicionālā atveide. Tā kā tas joprojām dzīvo. Jā, tieši tā. Ieva? Par mediju brokastīm un komunikāciju ar medijiem. Šajā sakarā es varētu pakomentēt nedaudz no cita aspekta. Principā, kas arī būs ļoti līdzīgs, kā jau Latvijas valodas aģentūrā, ir šie gadījumi, kad ir, Latvijas valodas aģentūra tiek uzskatīta par to iestādi, kurai tas kaut kāds strīds ir jāizšķir, kas ir radies par kādiem jautājumiem. Te es varētu piebilst to, ka arī Valsts valodas centrs arī saņem arī no personām zvanus un sūdzības. Tādos divos aspektos. Viens aspekts būtu jau līdzīgi kā Latvijas valodas aģentūrā, kāpēc tur un tur tas un tas lieto tieši tā, un tas ir nepareizi, un kā tā vispār var būt. Bet tas otrs aspekts, ko mēs esam varbūt ne tā izteikti bieži dzirdējuši, bet ko ir nācies uzklausīt no sabiedrības puses tieši par to, runājot par valodas lietojumu un medijiem, tieši par to, kādēļ varbūt Valsts valodas centrs tieši pats, neveido kaut kādas informatīvas pārraides par to, kā tad vispār būtu valoda jālieto. Bet tas gan būtu vairāk nevis tieši uz to, kā valoda tiek lietota medijos, bet kādēļ vispār Valsts valodas centrs, neveido kādus informatīvus raidījumus. Konkrētais gadījums, uz ko es šobrīd atsaucos, bija tieši par to, kādēļ Valsts valodas centrs varbūt tieši radio neveido kādus informatīvus. Tas jau noteikti būtu jau plašāks diskusijas, varbūt tāds jautājums, bet katrā ziņā ir šī interese arī par to, lai varbūt arī no valsts, no valodnieku puses, varbūt no valsts iestādes puses būtu kaut kāda tāda, ja tā var teikt, iniciatīva vai kāds solis, lai vairāk tiktu par šīm valodas problēmām runāts. Tas ir tas, ko mēs tā praksē esam uzklausījuši. To, ko Lasmanis kundze teica par to, ka valodnieki, diemžēl, kaut kā ir aizmukuši bezmaz vai pagrīdē, diemžēl. Ja? Tāda problēma pastāv. Grūti pateikt, vai īsti varētu teikt, ka aizmukuši pagrīdē, bet šeit varbūt arī savā ziņā ir jāņem vērā
konkrētu, varbūt tādu funkciju, ko valodnieks konkrētā gadījumā, vai tā ir tīri konsultācija, vai tā jau ir uzraudzības funkcija. Teiksim, Valsts valodas centrs īsti tādu uzraudzības funkciju šādā kontekstā īsti neveic. Līdz ar to tas atkal ir skatāms jautājums. Un diskutējams. Ja? Tad varbūt jau tuvojoties noslēgumam, izdabāšana lasītājam, skatītājam īsti nenotiek. Valodas lietošanas ziņā? Jā, arī pareizas valodas lietošanas ziņā un stila ziņā. Slavenā buļļu skola, kur joprojām intonācijas iet uz augšu. Nē, es gribētu teikt, noteikti nenotiek. Nē, izdabāšana noteikti nenotiek. Tajā ziņā, ka varbūt publikācija pasniegšanas ziņā tas tirgus piespiež kaut kādas darbības veikt, lai iegūtu tos klikus un tam līdzīgi. Ja? Te gan arī par sporta centru runāt, tad mums ir novilktas tās sarkanās līnijas diezgan, ka mēs līdz kaut kādai zināmai robežām šajā ziņā ejam. Tur tā sarkanā līnija kādreiz bīdās vienam otram, tur mēdījiem. Es negribu tagad neko, par kolēģiem vai nu labu vai neko. Vai ne? Tad mums tās sarkanās līnijas tiešām ir visi šie ievilinošie virsraksti un visi šis virsraksti, kas neko nepasaka. Jo, tajā ziņā Latvijas mēdījis šobrīd, diemžēl viņš ir tādā, man liekas, grūtā situācijā, jo skaidrs, ka tas reklāmas kliks kaut kā tev jānopelna ir, un kā tu to izdari, saturu internetā tu tirgo ar divām lietām, ar bildu un ar virsrakstu būtībā. Un ja tā šobrīd, teiksim, lasītājs ir virsrakstu lasītājs, un viņš uz tā virsrakstu neuzklikos, tad tas žurnālists nav padarījis labu darbu. Tā mēs nevaram teikt, tā mēs nedrīkstam teikt. Tajā ziņā varbūt tas lasītājs spiež, teiksim, kaut kur tos, nebaidīšos teikt, visus mēdījus, ne tikai sporta mēdījus. Jā, es nevarētu pat teikt, ka no lasītājiem ir kaut kāds spiediens mainīt valodas lietojumu. Kļūst saprotamāk. Ir bieži pienāk šis norādes, ka tas ir nepareizi, kas visbiežāk arī tā ir, un tas ir pamatots norādes. Es nevarētu teikt, ka kāds sistemātiski vērš par vienu to pašu jautājumu vai daudzi par vienu to pašu akcentē. Es neesmu neko tādu novērojis. Tā nav, ja? Redakcionālā politika ņem virsroku pār, teiksim, lasītāju interesi. Nē. Tas, ko es teicu, minēju, ka es neesmu redzējis norādes par to, kas būtu jāmaina attiecīgi. Ir šis vienpēdiņi izskan laiku pa laikam, jo tā ir Delfī klasiska lieta, ko mums piemin. Pie kā mēs acīm redzam pieturamies, neesam mainījuši. Sports centram savukārt lāšāns un kāšāns, tas ir tas, kas folklorizējās. Jā, tieši tā. Sports centrs visiem saistās ar to. Vēl ielūkoties nākotnē, kāda varētu būt tālākā interneta mediju attīstība? Valodas lietošanas ziņā. Es varētu atgriezties nedaudz atpakaļ. Bija jautājums par to, kā mākslīgais intelekts varētu iespaidot. Un tas, ko es redzu, ka tas palīdzēs ātrāk, piemēram, nodrošināt tulkojumus no valodām, kurās nav mums tulkotāji. Piemēram, mums ir pieejami, un kur mēs izmantojam tulkotājus no igauņu valodas, bet viņi ir ierobežotā skaitā. Un dažkārt, lai uzzinātu par blakus kaimiņu valstī notiekošo, mēs vēršamies arī pie dažādiem rīkiem, kas ir internetā. Un, jāsaka, tie kļūst aizvien labāki un labāki. Un, pagaidām ir problēmas ar stilu, un tāpēc tas ir žurnālistu vai redaktora darbs to vēlreiz pārskatīt, pārbaudīt, neskaidro, tā kā noskaidrot vai ņemt ārā, bet tas, ka arī tas ietekmēs valodu internetā un medijos kopumā nākotnē aizvien vairāk un vairāk, tas pilnīgi noteikti. To jārēķinās, ja? Es gribētu teikt, ka man liekas, ka sport, ja mēs runājam par sporta ziņām un sportu, tad noteikti, kas kļūs vēl īsāks un kodolīgāks, jo šobrīd man liekas, ka visi sociālo tīklu ienākšana vienkārši spiež to darīt. Visi mazās izteiksmes formāti, tur 400 zīmēs un tam līdzīgi, X-iem un TikTokiem, 30 sekundžu video un tam līdzīgi, jo šeit ir divas dažādas lietas. Cilvēki tev pieprasa sporta analītiku, bet viņi tev pieprasa viņu minūtes laikā.
ko tu vari izanalizēt minūtes laikā, lai veiktu analītisku, teiksim, tā pētniecību. Bet man liekas, ka tomēr tai rakstībai, viņi nosvērsies uz tādu salīdzinoši īsāku formātu un kļūs arvien īsāk. Tas nozīmē, ka tā valodas noplicināšana neizbēgama. Baidos, ka jā. To mums jārēķinās. Jā. Elīna, kaut ko ir ļoti pierakstījusi. Kas ir šajos pierakstos? Jā. Es klausos kolēģos un tveru domas, ko viņi saka, jo kolēģi strādā patiešām šajā īstajā laukā, realitātē. Es varu tikai piekrist, ka ziņas visticamāk ar laiku varētu kļūt vēl īsākas. Kā tagad moderni saka, notiks konsolidācija droši vien vēl lielāka. Patiešām ziņas varētu kļūt īsākas, jo uzmanība tiek patērēta pilnīgi citādi, kā jau arī Jānis minēja. Video vairāk gūst virsroku un tādas īsi ieraksti. Visticamāk tā tas ir. Un te nu būs interesanta varbūt tāda rīvēšanās starp tādiem pētnieciskiem rakstiem, kuri joprojām būs pietiekami gari. Gribētu atzīmēt, ka tas neatsauksies uz šiem analītiskiem, pētnieciskiem, kuri arī ieņem būtisku vietu internetā. Viņi īsāk nepaliks. Tie īsāk nepaliks. Tas vairāk attiecas tieši uz ziņām par notiekošiem. Neatkarīgi no tā, vai tā nākamā paudze tiešām gribēs minūtes laikā saprast, kāpēc arī mēs neesam izvilkuši jaunu gāzes. Arī nākamā paudze grib apsēsties un saprast patiešām, kas tur notiek, ne tikai uzzināt virspusējo skatu. Jā, arī nākamā paudze labprāt izpēta un tad izveido īstu TikTok video par to. Jā, es domāju, ka tas vairāk attiecas uz tādām ātrajām ziņām tieši tā, ka tās varētu kļūt aizvien īsākas, ko mēs jau manām. Tā, ko mums vēl? Skatītāji raksta, Delfi, piedodiet, tas nav stils, tā ir valodas kropļošana un valodas norma ignorance, kas rāda bēdīgi, piemēram, lasītājiem. Tas vienpēdiņas laikam tomēr uztrauc mūsu skatītājus. Mazāk tērēs. Jā. Redaktors uz ziņām skatās no otras puses, no administratora puses. Tas kopskats ir programma, tāpēc drukas kļūdas pamanīt ir grūtāk. Ļoti novērtējam lasītāji, kas šeit raksta opciju, ko mēs nelietosim labāk, iespēju ziņot par kļūdu. Katra tāda ziņa zibenīgi ieraugām mūsu pusē. Un, diemžēl, šeit es tālāk neredzu, kas ir rakstīts. Jā. Tas, laikam, sporta centru vairāk. Grūti pateikt. Nē, man liekas, tā atgriezeniskā saite ir laba parādība tajā ziņā, ka skaidrs, ka lasītājs jau ir tas pasūtītājs. Ja lasītājs izsaka viedokli par kaut ko lieliski. Es par laimi vai par nelaimi, bet mans numurs ir sportcentrs.com apakšā. Tā kā man var sazvanīt, jebkurš cilvēks, kurš to grib darīt, es norādīšu kā redaktors. Un es ceļu šos nepazīstamos numurus un pārunājos ar tiem līdzjutējiem, kuriem tur viens ir sašutis par vienu notikumu, vai sporta centrs ir atspoguļojis kaut ko varbūt nelīdz galam precīzi viņa prāta, un tad es viņu cenšos pārliecināt par pretējo, kad redakcionāli tā nostāja ir tāda. Un tur tās sarunas ir, ticiet man, viņas ir ļoti interesantas ar tiem lasītājiem un skatītājiem. Diskusijas notiek. Jā. Vai šeit ir kāds jautājums vēl? Ir tāds iestājies zināms klusums. Visiem acīm redzot ir skaidrs, tas priecē, kā arī pateica acīm redzot. Neskaidri, kas ir vairāk pārmetums jau pašam. Jā. Es teikšu paldies, vai varbūt vēl kaut kas ir piebilstams? Nē. Skatāmies optimistiski nākotnē, sadarbība vairāk vai mazāk notiek, tā varētu būt noteikti arī labāk, nenoliedzami, bet katrā gadījumā sistēma, teiksim tā, strādā. Ja? Es domāju, ka sistēma strādā, un ja kaut kas strādā, tad vienmēr var kaut ko uzlabot. Jānis Celmiņš, Andris Kārkuvalks, Evelīna Zilgalve, Ieva Kraukle un arī Arturs Krastīņš bija kopā mums. Paldies par šo sarunu. Līdz ar to mēs šodien noslēdzam konferenci, kurā mēģinājām atbildēt uz jautājumu, kā veicināt labāku latviešu valodas lietojumu medijos. Ir ko darīt, ir ko strādāt, bet plinti krūmos nemetīsim. Un ar šiem vārdiem arī beigsim mūsu konferenci. Paldies, uz sadzirdēšanos un saredzēšanos. Tā.